Esiet sveicināti autofani, prieks jūs visus šajā brīdī uzrunāt no Kauņas. Mēs esam ierauti elektroauto virpulī, ja tā var teikt, draugi mīļie. Mēs piedalīsimies šodien Ignitis on 12. elektroauto rallijā pa Baltijas valstīm. Starts Kauņā, finišs startū, pa vidu piestāsim Cēsīs un brauksim mēs ar šo Xpeng auto. Sacensības, lai arī notiek pa koplietošanas ceļiem, un tajās var piedalīties jebkurš autoentuziasts, kura rīcībā ir elektroautomobilis, ir un paliek sacensības. Šajā reizē starta punktā Kauņā, Zinātnes salā vienviet bija pulcējušās 70 ekipāžas no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas. To uzdevums, atkarībā no ieskaites grupas, bija pēc iespējas ātrāk veikt ceļu līdz startu vai nobraukt maksimāli daudz kilometru atvēlētajā laika normā. Jautāsiet, kādēļ vajadzīgi šādi pasākumi un kāds ir to mērķis? We need such events, first of all, to show how the technology progressed, which means Pirmkārt, mums ir nepieciešamas šādas sacensības, lai parādītu cilvēkiem, cik ļoti e-auto tehnoloģijas ir attīstījušās. Lai parādītu, kādi automobīļi jau ir nopērkami un rastu iespēju tos apskatīt klātienē, kā arī pašiem dalībniekiem izmēģināt šos spēkratus un infrastruktūru sacensību maršrutā. Šī informācija ir ļoti svarīga cilvēkiem, kuri vēl joprojām nav pārliecināti par pāreju uz elektroauto. Viņi var sacensību startfinišā Cēsīs vai finišā Tartu aprunāties ar dalībniekiem un redzēt, kāds ir automobīļu akumulātoru atlikums pēc tik gara ceļa un arī dalīties pieredzē. Ja mēs skatāmies uz šīm sacensībām, kuras jau ir 12. gadu, tad, man liekas, viņas ir ļoti transformējušās. Mēs skatāmies to vēsturisko situāciju, kad tā bija sacensības, lai pierādītu, ka ar elektroauto vispār kaut kur var aizbraukt, jo tā bija tā situācija, kad tām mašīnām sniedzamība bija 100–150 km. Pašlaik mums tas viss ir transformējies uz automašīnām, kurās sniedzamība ir 400, 500, pat 700 km. Un principā arī mēs ar savu ekipāžu varējām izbraukt bez uzlādes, mēs piestājām 4 minūtes palādēties. Šis ir tas, kas parāda plašai sabiedrībai, ka nav vairs atšķirība ikdienas braukšanā, un ne tikai ikdienas, bet arī ceļošanā. Vai tu brauc ar iekšdedzi, vai tu brauc ar elektroautomašīnu. Kā jau minējām ievadā, Tavs Auto TV komandas rīcībā šī gada Ignitis EV Race bija prāva izmēra apvidnieks vārdā Xpeng G9 Performance. Tam ir 93 kWh akumulators, visu riteņu piedziņu un iespaidīgi 575 zirgspēki. Startējot no Rīgas ar 100% uzlādētu akumulatoru, autodators mums solīja 528 km autonomiju. Tomēr ceļā, tā kā automobīlī bijām 4 cilvēki un daudz sanāca braukt pa šoseju, elektrības patēriņš pieauga. Patiesības mirklis ir klāt, tūlīt dosimies ceļā. Mašīnai mums ir 95% uzlāde baterijai, 427 km varam it kā nobraukt, līdz Cēsim 350, skatīsimies, kā mums ies. Vienīgā cerība ir uz Xpenga ātro uzlādi, kas patiešām ir iespaidīgi, tur 10 minūtēs var ielādēt tik daudz kilovatus un kilometrus, kad pilnīgi noteikti ceļā mums nebūs daudz jākavējās, bet es domāju, ka līdz startu laikam tomēr ar vienu uzlādi mēs netiksim. Bet skatīsimies, kā mums ies. Lai vai kā, ja uzskatām, ka mūsu maršruta starta punkts bija uzlādes stacija Vejukai, 611 km garo distanci mēs veicām tikai ar īsu starpuzlādi, kopā par elektrību iztērējot 52 eiro, jeb aptuveni 8,5 eiro uz 100, un tas braucot ar teju 600 zirgspēkus jaudīgu auto. Viens ir tas, ko, protams, kad dabūtu dzirdēt no citiem lietotājiem, viens ir tas, ko tu pats pārbaudi, un mēs te kolēģi arī šodien braucoties runājam, salīdzinājam tās cenas un teiksim, nobraukumu kilometrāžus un tam līdzīgi. Piemēram, man ir 2-litrīgs benzīns, es ar pilnu bāku nobraucu 600 km, normāls elektro arī brauc 400–600 km, tā ir norma. Bet, protams, ja mēs salīdzinām izmaksas, piemēram, ja es maksāju mēnesī 450–500 eiro pa benzīnu, tad elektro tas ir, ja ir plus saules paneļi, tad faktiski ir gandrīz pavelti vai arī ļoti mazas izmaksas. Es pirms kādu laiku flirtēju ar ideju par to, ka es gribētu pārsēsties uz elektroauto, bet visu laiku es domāju, ka jā, tā kā nē, kur es lādēšu, man vēl nav māja uzcelta, visi tie klasiskie gājieni. Un, piemēram, šī diena pierāda to, ka 10 minūtēs var pielādēt tik daudz, lai es atkal varētu aizbraukt uz laukiem un atpakaļ. Tas ir tikpat kā aiziet, ieliet degvielu un gaidīt rindā hotdogu. Un pats interesantākais, ja vēl pirms kāda laika e-auto tehnoloģijas biežāk bija sastopamas mazos pilsētas automobilīšos, tad šodien arī kravas transporta nozarē elektromotori vairs nav nekas jauns.
Šī gada Ignitis EV reisa uz starta redzējām arī Mercedes-Benz elektrisko Actros. Akustojen teho on 620 kilowattia. Šim auto ir milzīgs akumulators, kuru teorētiski ir iespējams lādēt ar jaudu līdz pat 1 megawatam. Šobrīd maksimālais uzlādes ātrums ir 600 kW. Šim auto ir 600 zirgspēku, tas ietilpst klasē no 40 līdz 45 tonnām, un ar vienu uzlādi reālos apstākļos var veikt 550 km. Näillä 40-44 tonnin painoilla, niin käytännössä se on noin 550 kilometriä. The very first race was from Vilnius to Palanga to the seaside. Pirmās sacensības, kuras organizējām, notika no Viļņas līdz Palangai, jo lietuviešu viedoklis bija šāds: ja es nevaru ar savu auto no lielpilsētas tikt līdz jūrai, man tādu auto nevajag. Tādēļ e-auto entuziasti nolēma sanākt kopā un pierādīt pārējiem, ka to var paveikt. Protams, tajos laikos tas bija izaicinājums, jo pat tik īsā maršrutā bija jāapstājas un jālādē savi auto. Šodien cilvēki ar automobiļiem, ko redzam šeit, var veikt garus ceļu posmus bez uzlādes. Pēc pirmajiem 350 km un pirmās sacensību pieturvietas Cēsīs daudziem no tiem akumulatorā vēl ir 30 līdz 35% atlikums, un daļa no tiem Tartu sasniegs bez starpuzlādes. And we started in Kaunas, Lithuania, and at the moment, let's say, with some of the EVs, the batteries are still 30-35% left, and we will reach Tartu without charging. So this is a huge improvement. Mēs ticam, ka ļoti svarīgi ir ātrums, cik ātri var uzlādēt. Un, protams, ir vietas, kur tā mašīna stāv ilgi, un tad nav svarīgi, cik ātri var uzlādēt. Un tas arī ir daļa no uzlādes, bet ir brīži un vietas, kur mums vajag ātri, kur mēs vienkārši negribam sēdēt un neko nedarīt, kur mēs gribam ātri aiziet uz labierīcībām, nopirkt vienu bulciņu kafiju un braukt tālāk. Un, tāpēc mēs ticam, ka tas ir būtiskākais uzlādēs, lai viņas var ātri veikt un bez problēmām. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.